Izglītības domnīca. Diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podcastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījami Izglītības domnīcas klausītāji un skatītāji. Man ir patiesa prieks jūs sveikt mūsu jaunajā sērijā, un šī jaunā sērija pēc būtības tapa sadarbībā kā vienmēr ar neformālās izglītības iestādi Panākumu Univers un Rīgas tālmācības vidusskolu. Un sākumā arī vēlos jums pateikt visiem paldies, jo katra nākošā sērija top pateicoties jūsu skatījumiem, jūsu simboliem patīk un tiem labajiem komentāriem, ko jūs arī mums sūtiet. Un šodien ir pienācis laiks parunāt par ļoti svarīgu tēmu, par valodām, un mūsu šodienas raidieraksta nosaukums ir Svešvalodu spēks, globalizācijas laikmeta izaicinājumi un iespējas. Un pie mums studijā viesojas divas saburošas dāmas, Linda Adamova, angļu valodas pasniedzēja un neirovalodas kouče. Un jūs tā kā minējāt, ka jums ir arī paskaidrojums, kā latviešu valodā pareizāk laikam būtu to visu nosaukt kā. Jā, sveicināti vispirms. Es mazliet latviskošu, tad valodiskās izaugsmes trenere. Tā būtu pareizāk, super, tas ļoti labi, paldies liels. Un Annija Baumana, latviešu valodas skolotāja. Jā, labdien visiem, un arī topošā neirovalodas kouče. Topošā. Tā, pastāstiet lūdzu, ar ko tad jūs ikdienā nodarbojaties, lai skatītājiem un klausītājiem būtu skaidrs. Varbūt sāksim ar Lindu. Jā. Es ikdienā, es saku, nevis es mācu, bet es palīdzu cilvēkiem mācīties vai apgūt angļu valodu. Tas ir mans darbs. Un savā ikdienā es pielietoju neirovalodas coaching pieeju. Tātad neirovaloda, tur ir divi vārdi – neirozinātne, un neirozinātne pēta smadzeņu darbību, tātad jebkā smadzenēm patīk mācīties un apgūt svešvalodas, un coachinga, tas ir dažādu tehniku apkopojums, kas arī palīdz vairāk, teiksim, atvērt šo cilvēku potenciālu un ievirzīt tajā procesā. Tas ir īsumā. Sanāk, jūs strādājat ar tiešām tādām jaunākajām, inovatīvākajām metodēm, es pareizi saprotu, jā? Tas nav tik ļoti inovatīvs, varbūt Latvijai, priekš Latvijas es teiktu, ka jā, un daudzi izdzirdot šo kombināciju, jā, viņam liekas, ka tas ir ļoti zinātniski sarežģīts, jā, un tad ir jāskaidro, jāstāsta, bet jā, šis divas metodes ir pierādījušas sevi, ka ļoti efektīvas, un īstenībā Eiropā šī coachinga pieeja ļoti ienāk izglītībā. Anija, jūs ar ko ikdienā nodarbojaties? Interesanti, ka es jau kopš pirmās klases esmu vēlējusies kļūt par latviešu valodas skolotāju, un jau 9. gadus piepildu savu sapni, bet es jau vairāk nekā 2 gadus strādāju individuāli ar klientiem un individuāli pasniedzu latviešu valodas nodarbības. Un cenšos arī savās nodarbībās integrēt arī coaching metodas. Pasaule mainās un attiecīgi mēs straujiem soļiem ejam uz priekšu, bieži runājam par globalizāciju. Noteikti intuitīvi daudz no mums saprot, ka mūsdienās bez valodām neiztikt, bet varbūt jums ir kādi praktiski piemēri un varbūt jūs varat dalīties savā praksē, kāda tad ir mūsdienās svešvalodu nozīme, ja mēs runājam tieši par šo te ģeopolitisko situāciju, par ekonomisko situāciju, kā valodas zināšanas palīdz profesionālajā karjerā, ja varbūt jūs varat tā vairāk uz savu pieredzi, varbūt varam sākt ar Lindu. Jā. Protams, Latvija nav šodien izolēta vieta, un mēs piederam šai globālai saimei, un svešvalodu zināšanām ir ļoti liela nozīme. Un šodien, ja tu vēlies būt veiksmīgs, jā, savā darbā, savā profesijā, tu vēlies studēt, tu vēlies ceļot, tu vēlies izzināt pasauli, protams, valodam ir jābūt. Un es gribētu pateikt, ka dotajā brīdī mums ir izveidojusies tāda starppaudze, kurai ir jāieliec, principā, braucošajā vilcienā un jāapgūst šis valodas ļoti ātrā tempā. Un tad šie cilvēki ir nonākuši ļoti tādu neapskaužamā situācijā, jo viņam nav tik daudz laika, lai to darītu gadiem. Jūsu pieredzē varbūt varat padalīties, kā tad ir kāpēc ir vajadzīgas svešvalodu zināšanas mūsdienās? Es noteikti uzreiz vēlos piekrist arī Lindai, un tas, ka valodu apgūšana ir kā durvis uz pasauli, mums ir iespēja piepildīt savus sapņus gan karjerā, gan ģimenes dzīvē,
Un tā tiešām ir iespēja. Un arī manā pieredzē ir daudz cilvēku, kuri ir ieradušies no citām valstīm Latvijā. Un valoda ir tas pirmais, kas var palīdzēt viņiem tiesas justies kā mājās. Tātad, ja es pareizi sapratu, tad valodas zināšanas pirmkārt ļauj mums attīstīties, mācīties. Otrkārt, mēs varam brīvi ceļot, mums nav jāuztraucās, ja gadījumā, teiksim, notiek kaut kādas ķibeles, un mēs attiecīgajā valstī tātad pārzinot angļu valodu varam diezgan viegli tikt galā ar esošajām problēmām. Un jūs, manuprāt, pieminējāt arī ļoti svarīgu lietu, ka mēs arī šeit Latvijā, izmantojot svešvalodas, varam arī krietni veiksmīgāk veidot savu arī profesionālo karjeru, es pareizi sapratu. Noteikti. Jā, un varbūt jums ir kādi piemēri, kad jūs personīgi studējāt kaut kur ārzemēs vai strādājāt ārzemēs? Vai bija jūsu pieredzē tāds laiks, kad jūs dzīvojāt, varbūt arī ārpus Latvijas, un kā tas laiks pagāja? Jā. Man tādas pieredzes, kā dzīvojot ārzemēs, nav, bet noteikti darba vidē, arī strādājot paralēli studijām, arī šīs zināšanas ir ārkārtīgi svarīgas. Tu uzreiz jūties daudz pārliecinātāks par sevi, drošāks. Ar to noteikti. Jums nav bijusi pieredze darbā? Man ir bijusi pieredze. Studiju gados piedalījos apmaiņas programmā, dzīvoju Skotijā, un tas bija tās liels izaicinājums, jo tur angļu valoda mazliet savādāka ir, jā, nebija viegli, bet arī studēju pati angļu valodā, iegūstot šo coacha specialitāti. Visas mācības notika angļu valodā, protams, jā. Un es mazliet piebildīšu par to ceļošanu, to angļu valodu, Edgar, ko jūs minējāt. Īstenībā tas tā nav, jo, lai ceļotu, nav jāzina angļu valodu perfekti. Es tomēr ieteiktu pamācīties arī citas valodas, jo es ļoti bieži ceļoju, un jāsaka, ka, piemēram, Spānijā ir ļoti grūti. Jā, es ar savu perfektu angļu valodu nevarēju praktiski izdarīt neko. Jā. Tā tas ir. Tā ir tāda lieta, es arī piedalos ļoti daudz starptautiskos projektos un nesen atgriezos no Grūzijas, esmu arī ļoti daudzās kopumā bijis, manuprāt, es skaitīju vairāk kā 40 valstīs, bet man tieši sagādāja diezgan lielas problēmas Kolumbija, jo Kolumbijā valoda tāda attiecīgi spāņu valoda, un spāņu valodā runā ļoti daudz cilvēku, un tāpēc Kolumbijā, piemēram, viņi angļu valodu, lietosim terminu, nezin gan drīz vai nemaz, un tāpēc mums pārsvarā visas darba vizītes notiek tieši ar tulku un tam līdzīgi, jā, tā kā tādā ziņā. Tā, paldies par šo te, un arī mūsu klausītāji tie, kas ir gados jaunāki, tātad piefiksējiet lūdzu, ka jūs gribat studiju laikā vai mācību laikā doties attiecīgi arī studēt ārzemēs, tad angļu valoda ir kā viens no kritērijiem. Mūsu gadījumā augstskolās mēs veicam darba intervijas, pirmkārt, ko mēs darām, primāri pārbaudam valodas zināšanas. Ja? Jūs minējāt tādu interesantu terminu starppaudze. Varbūt varētu paskaidrot, ko tas nozīmē un kā tas iet kontekstā ar valodas zināšanām. Jā, te es noteikti negribētu pieminēt kādu vecumu grupu, noteikti negribu diskriminēt nevienu, bet es varbūt pateikšu, ka tie varētu būt cilvēki ap 40 plus mīnus līdz 50 plus mīnus, un tie ir tie cilvēki, kuri ir lieliski profesionāli, viņiem ir lieliski sasniegumi un panākumi savā industrijā, savā jomā, un tagad viņi saka, es esmu gatavs startēt kaut kur ārpus Latvijas, es vēlos dalīties ar savām zināšanām un piedāvāt savu kompetenci ārpus Latvijas, un rekur šis ir šķēršlis, šī valoda. Vai atkal cilvēki, kuri izdomā pievērsties uzņēmējdarbībai, un viņi gatavi piedāvāt vai konvertēt jau iegūtas zināšanas, jau piedāvāt savus produktus, pakalpojumus ārpus Latvijas, un tad viņi pasaka, jā, šī angļu valoda viņa man nav, bet es saprotu, ka bez viņas es tālāk nekur netieku. Un tā ir tā starppaudze, kurai ir jālec iekšā šajā braucošajā vilcienā. Kādi šai paudzei būtu lielāki izaicinājumi, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar jauniešiem, ar ko ir jārēķinās šim starppaudzes pārstāvjiem? Jā, šiem cilvēkiem es pateikšu, ka šiem cilvēkiem nav pieredzes, praktiskās pieredzes pielietot šīs zināšanas, jo visu, ko viņi atcerās, ka viņi kādreiz mācījās šo svešu valodu, jā, bet viņam nav praktiskās pieredzes, un tas ir lielākais klupšanas akmens. Jūs gribējāt piebilst? Jā, es šeit, tas, ar ko es ikdienā saskaros, ka jaunākā paudze tomēr ir gatava
eksperimentēt, izmēģināt kaut ko jaunu, bet atkal tādi vecāki, gados vecāki cilvēki, vai ja mēs saucam šeit šo starpaudzi, viņi zina, ka ir šī grāmata, darba burtnīca, un tiklīdz tiek piedāvāts kaut kas tāds inovatīvāks, tad uzreiz ar lielām šaubām uz to visu skatās, un tad tev pamazām ar piemēriem ir kaut kā jāmēģina iedvesmot cilvēku, ka ir vērts pamēģināt, ka tas tev var palīdzēt vēl ātrāk, sekmīgāk un drošāk to visu apgūt. Tas noteikti arī ir saistīts ar šo te emocionālo stāvokli. Varbūt jūs varat minēt kādus emocionālos šķēršļus, kas bieži vien cilvēkam rodas, kā barjeras, kas liedz mācīties svešu valodu. Vai... Bieži vien tās ir bailes, tā ir kauna sajūta, patiesi no tā, ka tas process, kad mēs mācāmies valodu, mēs atkailināmies. Un tā sajūta, ko par mani teiks, ko par mani padomās, un tas viss ļoti, ļoti attur cilvēku atbrīvoties tajā mācību procesā. Tas ir tas, ar ko es saskaros. Kā jūs tiekat galā, piemēram, atnāk pie jums cilvēks ar šādiem te jau, nosauksim to priekšnosacījumiem, un kā jūs palīdzat viņam atvērties, kā jūs palīdzat viņam sagatavoties nodarbībām? Pirmkārt, jau pašā pirmajā sesijā es uzreiz nevaru vaļā mācību grāmatu un darbu burtnīcu. Un sākotnēji ir svarīgi ar šo cilvēku iepazīties, iepazīstināt ar sevi un iepazīties ar viņu, lai mums rodās tā drošā vide savā starpā. Un man vissvarīgākā ir šī uzticēšanās. Protams, ka to nevar iegūt pirmās sesijas laikā, bet visa tā procesa gaitā, manuprāt, tā ir atslēga visam, ka mēs savstarpēji viens otram uzticamies. Sanāk, ka jūs tādu ārsta metodu pielietojat, jūs no sākuma diagnosticējat, un tad sākat strādāt, tas pareizi sapratu, jā? Tā īstenībā laikam ir. Coachings arī ir par to ir stāsts. Jā. Ja mēs runājam, par emocionāliem šķēršļiem skaidrs, bet ir arī tādi klasiskie aizspriedumi, varbūt tādi stereotipi, daudz domā, piemēram, es esmu par vecu, lai mācītos valodu. Kā varbūt, ja mūsu klausītājs kāds domā, ka viņš ir par vecu, tad kā varbūt tik galā ar šiem aizspriedumiem sākotnēji ar sevi? Jāsaka, ka, protams, vecums spēlē lomu noteikti, jo mēs kļūstam vecāki un visi kognitīvi procesi arī palēninās. Un protams, mēs nosacīti zaudējam šo pirmotnēju kvalitāti. Tur būtu vienkārši coacham vai pasniedzējiem ir jāpiedomā pie tās intensitātes, cik mēs daudz dodam šim studentam un par to ātrumu. Tad iespējams, ka mums ir jāpalēnina arī temps šeit, bet vecums kā tāds nevarētu būt šķērslis noteikti. Mēs jebkurā vecumā varam apgūt jaunas lietas, un jo vairāk es gribētu pateikt, un to arī pierādīs neirozinātne, kad cilvēki vecumā, kuri uzņemās apgūt svešvalodas, viņam ir lielāks izredzes, teiksim, nesaslimt ar vecuma dimenci vai arī Alzheimeru. Tas ir pierādīts fakts, jo svešvalodu apguve iesaista visas smadzenes, var tā izteikties, un tas ir intelektuāli ļoti sarežģīts uzdevums mums, un ja mēs gribam uzturēt mūsu prātu asu, tad tas ir viens no veidiem, kā mēs to varam darīt. Tad apgūt kaut vai priekš sevis, bet apgūt mācīties svešvalodas. Tāds sanāk fitness smadzenēm, es pareizi sapratu. Vai jums ir bijusi kāda pozitīva pieredze, kad kāds cilvēks cienījamos gados atnāca pie jums un sākotnēji nezināja gan vai neko, bet jau pēc kaut kāda laika sāka jau veiksmīgāk darboties? Man personīgi, es teiktu tā, ka vidējs students man ir droši vien 40, 50 plus mazliet, tie ir ekonomiski aktīvi cilvēki, un viņi apzinās savus mērķus, vajadzības, bet daudzus gadus atpakaļ, bija cilvēks, viņam bija ap 70, bet panākuma atslēgas tomēr slēpās šajā vēlmē. Jo cilvēks saprata, ka ļoti daudz informācijas ir svešvaloda apkārt, un viņš vēlējās arī to informāciju saņemt no pirmavotiem. Un viņš tiešām baudīja šo procesu. Un viņš priekš sevis arī noteica, cik tālu viņš vēlās iet, un viņš šo mērķi arī sasniedza.
Es arī skatoties uz saviem kolēģiem, kas jau ir gados vecāki, jau tā 70 plus, un tad vairāk uz 80, es vienmēr apbrīnoju, cik viņi brīvi, mēs te runājam par zinātni, par augstāku izglītību, cik viņi brīvi patiešām pārvalda valodas, un kā viņi to ir sapratuši, ka pēc Padomju Savienības tātad sabrukuma attiecīgi tā ļoti intensīvi studēja tieši valodas, lai varētu braukt mācīties, attiecīgi iegūt pieredzi Amerikā un daudz kur citur, un tagad viņi to patiešām salīdzinoši brīvi dara, un tas, manuprāt, ir ļoti liels plus. Par tiem stereotipiem, jā, man pat pašam personīgi bija pieredze, ka man bija viena studenta, kurai bija 72 gadi, un kas studēja pie manis e-komerciju, bet pamatnodarbībā tātad viņa bija iesaistīta tieši programmēšanā, un viņai bija perfekta angļu valoda, ja, perfekta angļu valoda, ko starp citu viņa sāka mācīties, burtiski pēc 60, manuprāt, 65, 66 gadiem, tā viņa pateica, ka viņa diezgan ātri tātad šī valoda iemācījās, tā to var teikt, jā. Kā ir negatīvo pieredzi? Vai var gadīties tā, ka, piemēram, ja jaunietis sastopas skolā ar negatīvu pieredzi, piemēram, sāk studēt valodu, nepatīk skolotājs, attiecīgi varbūt šīs metodes, ko skolotājs pielieto, nav labas, vai var gadīties, ka pēc tam tas ietekmēs valodas tālāko attīstību šajā skolēnā? Es domāju, ka pavisam noteikti, kura negatīva pieredze mums kaut ko atstāja mūsos. Un tieši tāpēc es uzskatu arī meklējot pasniedzēju savu valodas kouču, satiekoties pirmajā sesijā, tas nenozīmē, ka tev jāpaliek ar šo pasniedzēju uz visiem laikiem. Tu vari testēt, pārbaudīt. Tas ir kā atrast savu psihoterapeitu, ka ar vienu mums lieliski saskan, ar otru atkal ne. Un tas nenozīmē, ka šī ir slikti speciālisti, bet te ir arī šis cilvēciskais kontakts. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un es arī gribēju uz iepriekšējo piebilst, ka, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi šajā mācību procesā ir atbildēt sev uz jautājumu, kāpēc? Kāpēc man vajag šo valodu? Un tad, kad tu esi atbildējis šo jautājumu, tad arī ir viegli apgūt jebkurā vecumposmā. Es bieži esmu dzirdējis jautāju, dažiem man ir arī kolēģi, kas varbūt ne tik labi pārvalda valodu, un tad es jautāju, kāpēc tev tā valoda ir tik vāja? Un saka, man bērnībā bija slikta angļu valodas skolotāja, vai tas nav kā tāds, es teiktu tā kā atruna vairāk, lai nesākt vienkārši mācīties valodu, kā jums liekas, ne? Noteikti tā nav atruna, tā ir mūsu prāta psiholoģija. 80% manā praksē, 80% studentu, pēc sarunas mēs nonākam pie tā, ka šī nepatika ir radusies skolas laikos, un ne tādēļ, ka bija slikti skolotāji, varbūt skolotāji mainījās ļoti bieži, viens bija labāks, cits bija sliktāks, un cilvēkam vienkārši nav pozitīvas pieredzes. Un nedod Dievs arī skolā kāds ir apkaunojis vai aizrādījis par svešu valodu, tas paliek uz visiem laikiem. Un šodien, tad, kad šis jautājums atkal paliek aktuāls cilvēkam, viņš jau, protams, atcerās tikai to negatīvo pieredzi. Un tāpēc viņš atsaucās. Viņš saka, nē, man gāja vienmēr sliktu, bet tas nenozīmē, ka ies atkal slikti tagad, tad ir atkal jāmēģina. Un te ir, mums ir darbs, mums ir ko darīt, iedot viņam šo pozitīvu pieredzi. Jā, tiešām tas ir diezgan liels izaicinājums, jo attiecīgi ieliekot šos pamatus tālāk jau šī attiecīgā bērna vai studenta dzīve būs atkarīga tieši kā viņš šo valodu spēs attīstīt, pilnveidot un kā mēs sapratām, tas var ietekmēt arī profesionālo karjeru, tāpēc šajā gadījumā tas ir diezgan. Absolūti, un tas ir to, ko es redzu šodien. Es redzu šo rezultātu, un man ir bijuši ļoti smagi gadījumi, kad es strādāju ar saviem studentiem, ļoti tātad šī psihosomātiska reakcija, kur man tiešām ir raudājušas dažas dāmas, tiešām cik ļoti sāpīgi šis jautājums viņiem ir, un kamēr mēs tikām pāri, tad mēs tikai varējām sākt mācīties, un kas runājot arī par vīriešiem, kad arī citreiz vīrieši, cik viņi nāk pārliecināti un par sevi, un viņam viss ir izdevies, un tikko mēs nonākam līdz šai svešvalodai, tad var redzēt, ka cilvēks paliek stresains, un tad viņš sāk svīst un sarkt, un tā, un tas ir arī parāda, cik liela trauma tika nodarīta šim cilvēkam, un tagad viņš tic, ka tikai tā un nekā savādāk viņam nebūs, bet mums ir jāparāda šī pozitīva pieredze.
Paldies, ka jūs arī piefiksējat, ka tā tomēr nav atruna, jo es domāju, ka ļoti daudz to patiešām uztver kā tādu atrunu, bet tas, manuprāt, bija ļoti Bet tas ir līdzīgi pareizi kā ar teikts, jā. citām lietām, piemēram, ja bērnībā iekod suns. Mhm. Jā, mēs visu mūžu nesam līdz šo pieredzi un ieraugot suni, katru reizi mēs domājam, ka tūlīt tās iekodīsi, un labāk mēs turēsimies pa gabalu, ja? Bet pozitīvais ir tas, ka ar to var tikt galā, var strādāt, galvenais jābūt godīgam pret sevi un ir jāizstāsta viss speciālistam, lai speciālists to saprot, un tad Tā. attiecīgi, kā jūs arī teicāt, ka tā jā, pirmajā reizē jūs nevarat vaļā attiecīgi grāmatas, jā, bet jūs sākat iepazīt cilvēku, tāpēc arī klausītājiem šajā gadījumā ir tad pirmā tad ļoti nopietna atziņa, ka jums jābūt godīgam pret sevi un it īpaši jābūt ļoti godīgam pret treneru, pret coachu, ar ko tu strādā. Nekādā gadījumā nevajadzētu tā tad visu turēt sevī, un ja jums ir bijusi negatīva pieredze, tad noteikti līdz pat, kā jau mēs minējām, līdz tādam emocionālam stāvoklim ir jāizstāsta viss pareizi, ja es sapratu. Jā, jo pirmais solis ir atzīt, kad man tāda pieredze ir bijusi, un izsāpēt šo sāpi, un tad coach arī palīdz izsāpēt šo sāpi, un tikai tad, kad mēs esam attīrījušies, mēs arī varam sākt kaut ko darīt, jā, lietas labāk. Tad atzīt, ka tā ir problēma, uzdot jautājumu, kāpēc mums vajag studēt svešvalodas, ja, un pēc tam tālāk jau attiecīgi jau paļauties uz jums kā uz speciālistiem un tad jau strādāt. Nu, mūsdienās mēs daudz runājam par laiku un daudzi pārsvarā visu grib sasniegt salīdzinoši ātri, ja, grib ātri notievēt, grib ātri dabūt labu fizisko formu un tā tālāk, ja neskoties to, ka bieži vien tas ir tāds negatīvajā ziņā var būt ievilkts process, kā ir ar valodām. Daudz uzdod jautājumu, vai valodas var iemācīties ātri, bet šajā gadījumā neviens nekad īsti nenodefinē, ko tad tas ātri nozīmē. Vai tās ir dienas, nedēļas, mēneši, gadi. Nu, kā tad īsti būtu? Ko nozīmē ātri un vai var ātri? Nu, varbūt, ka varam, jā. Jā, jā, šis ir mūžīgs jautājums, ja? Jo visi nododās citreiz šīs efektīvākas metodas meklējumos, atstājot šo svešvalodu kaut kur ārpus tām durvīm, ja? Tad saka, tiklīdz es atradīšu, es arī ķeršos klāt. Bet tā tas nestrādā. Ir jāsaprot, pirmais ir jānodefinē, ko nozīmē labi. Un tad, kad es uzdodu šo jautājumu un lūdzu cilvēkiem nodefinēt, ielikt vārdos, nevis abstrakcijās, bet vārdos, pastāst, ko nozīmē labi, tad cilvēki apmulst, jo viņi neprot nodefinēt. Un tad es uzdodu vai turpinu ar uzvedinošiem jautājumiem, līdz mēs nonākam līdz tam, kas ir labi. Jūsu gadījumā, kas ir labi? Tas ir pirmais. Otrais ir jāizzina sevi. Ja? Tad kā man patīk mācīties, kā man nepatīk mācīties. Jo mēs tik ļoti daudz runājam par šo pašu procesu vai priekšmetu, bet tik maz runājam par šo cilvēku šajā procesā. Un mēs nepazīstam sevi. Mēs nezinām, kādas mums ir stiprās puses, kādas mums ir vājās puses. Un šeit ar šī coaching palīdzību mēs arī iemācāmies saredzēt sevi un uzzinām kaut kādas jaunas lietas par sevi, ja? Arī balstoties uz iepriekšējo pieredzi. Ja? Un ir jāsaprot, ka valoda, mēs nevaram pielīdzināt svešvalodu pie jebkāda cita priekšmeta, kas ir skolas priekšmets, jo mūsu dzimtā valoda tiek iekodēta mūsu nervu sistēmā. Un ja mēs gribam panākt, kad jebkura svešvaloda kļūst līdzvērtīga, tad pirmais mums ir jāpieņem sevi šajā svešvalodā. Es pieņemu sevi šajā svešvalodā. Un apgūstot šo svešvalodu, mums ir jāmaina savi paradumi. Tad nevis angļu valoda vai cita svešvaloda, tā ir valoda, kuru dzīvo manā mācību grāmatā, kuru es atvēru 2 reizes nedēļu, un ar to arī viss beidzās, bet nē, tas ir ikdienas rituāls, tad es ikdiena pamanu šo svešvalodu, es pieņemu, es sajūtu šo svešvalodu. Ja? Un, protams, šīs zināšanas, jo mēs daudz lietas daram nepareizi. Piemēram, ja jūs esat pēc dabas, ja, pūce, vakar cilvēks, tātad kursi, kuri sākās 8 no rīta, nebūs tie labākie, ja, jo tur jūs nevarēsiet koncentrēties. Tad citreiz pamainot šo pieeju, kā mēs to daram, arī atspoguļojās tajā progresā.
Tātad par tādu ātrumu vajadzētu tā kā nedomāt, bet vairāk domāt par to, ka mēs, ja mēs esam uzņēmuši sev šo mērķi mācīties svešvalodas, tad mēs saprotam, ka tas ir tāds, pēc būtības nekad nebeidzošais stāsts, tā varbūt to var nodefinēt, ja, jo tas ir attiecīgi arī manā gadījumā, es kā sāku studēt, manuprāt, pamatskolā, ja, tā es vēl tagad nepārtraukti studēju, aizbraucot uz to pašu Ameriku vai, piemēram, strādājot ar kolēģiem no Kanādas, es saprotu, ka man visu laiku liekas, ka tā valoda ir krietni vāja, tīpaši tad, kad es sastopos ar kādu valodas speciālistu un tam līdzīgi, un tas man liek to nepārtraukti papildināt šīs attiecīgās zināšanas. Ja? Bet sludinājumos mēs bieži vien varam lasīt konkurētspējīgu angļu valodu. Ko tas nozīmē? Konkurētspējīga angļu valoda varbūt. Es gribēju varbūt piebilst par to ātrumu. Es personīgi neticu šādiem ātriem rezultātiem, ātriem kursiem, jo pati esmu tādus vadījusi karjeras sākumā. Un tajos brīžos, kad tev 3 mēnešu laikā ir jādara viss, lai šie cilvēki apgūtu latviešu valodu, tu saproti, ka tev ir jāaizmirst pilnīgi visi šie principi, pēc kuriem mēs strādājam šajā coachingā, jo tev ir kā konvērija. Ignorējot cilvēku personīgās vajadzības, viņu sajūtas, tev ir jāiet uz priekšu. Un tu saproti, ka to 3 mēnešu, pēc tiem 3 mēnešiem, tu saproti, ka varbūt tas cilvēks nokārtos eksāmenu, varbūt. Bet vai viņam tas valoda iedzīvosies viņa dzīvē, maz ticams. Vismaz tā ir mana personīgā pieredze. Tātad atkal nav tas mērķis pareizi nodefinēts. Tātad nevis ātri iemācīties, bet tur varbūt tas mērķis varās šis eksāmens. Tāds arī var būt mērķis, protams. To gan var izdarīt, es saprotu. Ja teorētiski, ja ir mērķis nokārtot eksāmenu vismaz kaut kādā minimālā līmenī, tad teorētiski to var izdarīt. Ja? Teorētiski jā, bet tik un tā es stāvu. Bet tad cik liela baudu? Jā, tieši jā. Tad ir jāizmirst šie klēšinga varbūt. Un ja atkal nebūs pareizi ielikt tā sistēma, kas ir orientēta arī pēc tam tālāk uz pašmācību, tad pēc tam es saprotu, ka valoda, ja to nelieto un ja valodas zināšanas neuzlabo, valoda aizmirstās. Esmu diezgan... Tas ir tas, kas man ir svarīgākais manās nodarbībās, ir veidot tādas nodarbības, lai cilvēks pēc tam spēj tās praktiski pielietot. Nevis tikai teorētiski. Lai būtu tā kļūdiņa tajā teikumā, bet, kad cilvēks iet, dara, mēģina, iedzīvina to valodu savā dzīvē. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Jā, jo valoda ir komunikācijas instruments, un mēs nevaram to paturēt tikai sev. Un es arī gribēju piebilst, ka šodien arī daudz, kur mēs liekam uzsveru uz šo saturu un uz zināšanu uzkrāšanu. Ja? Bet mēs nemācam, kā pielietot šīs zināšanas, un man liekas, tas ir tā ir tā lielākā problēma, jo vairāk tu mācies, jo vairāk tu saproti, cik daudz tu nezini. Un tad, kad man jautā, kad es beidzot iemācīšos pa 100% šo valodu, tad es saku tā, tad izolējiet sevi no šī kontakta. Pilnībā izolējiet, un tad jūs 100% viņu zināsiet, jo tik līdz jums veidojas jauns kontakts, jūs apgūstat kaut ko jaunu. Un tas ir labi iet kopā ar to konkurētspējīgo valodu, ka šajā gadījumā tas ir atkarīgs no jūsu pašu vajadzībām. Tātad attiecīgi, kur jūs vēlaties to pielietot un kā. Un, protams, ja mēs lasam šādu sludinājumu ārlietu ministrijā, kur ir uzrakstīts konkurētspējīga angļu valoda, ir skaidrs, ka tas ir visticamāk viens no augstākajiem līmeņiem. Ja. Bet tā ir arī prasme pielietot savu zināšanas, prasme komunicēt. Tas arī, jo citreiz... ir bijuši gadījumi ļoti bieži, kad cilvēki viņi ļoti labi apgūst teorētisko bāzi, bet viņi, dēļ tā, kad varbūt pēc dabas viņi ir introverti cilvēki, viņam nepadodas šī sarunvaloda, jo viņam arī savā dzimtajā valodā nepatīk komunicēt ar svešiem cilvēkiem. Ja? Un tur problēma nav valodā, bet problēma ir pašā raksturā. Un tur tad varbūt mums ir jāmaina mazliet tas cilvēks. Ja? Tas ir tas, ko mēs bieži dzirdam, kad cilvēks saka, es saprotu, bet nevaru runāt. Ja? Tas ir kaut kas tāds. Tas arī prakses trūkums, jo ir 2 centri mūsu smadzenēs, kuri atbild par valodu. Viens par valodas uztveri, tā ir tā pasīva valoda, un otrs centrs par valodas producēšanu. Un tas ir līdzīgi kā 2 rokas. Visu laiku vingrinot labo roku, kreisā roku mums stipri nekļūs. Tad iemācīties runāt, mēs tikai varam runājot nekā savādāk. Iebilstams. Tieši mēs vakar ar Lindu
savā starpā runājām par to, ka cilvēks, kuram savā dzimtajā valodā atkal ir tāds ļoti liels runātājs, kuram ir ļoti liels vārdu krājums, un attiecīgs tajā svešvalodā, manā gadījumā latviešu valodā, viņam negribas runāt vienkāršiem teikumiem. Viņš jau gribētu tādiem paplašinātiem, un viņš saprot, ka viņš nevar šajā brīdī to izdarīt. Un tad viņš izvēlās labāk klusēt. Un es kā saku, bet mēģinām ar vienkāršiem teikumiem, vienkāršiem vārdiem, bet vismaz runāt. Nu nē, cilvēks tā kā gaida tomēr to brīdi, kad varēs arī šajā valodā runāt. Tas noteikti liels izaicinājums, ja cilvēks ir ekstraverts un attiecīgi ir nonācis jaunu cilvēku klātbūtnē un grib sev parādīt, bet nevar to darīt, tad tas ir liels izaicinājums, bet tajā pašā brīdī arī laba motivācija, lai šo valodu apgūtu, jā. Jūs bieži pieminat coachingu. Tātad, kas tad īsti ir šī coachinga pieeja un kāda ir šī coachinga nozīme svešu valodu apguvē? Varbūt sāksim ar jums kā ar speciālistu, un tad jūs pastāstīsiet, kā jūs šo metodu atklājāt sevī. Ja? Nu, pirmkārt, coachings ir nevis par pašu procesu, bet par cilvēku šajā procesā. Un tur mēs skaidri redzam šīs atšķirības, ja, piemēram, ja mācīšanā, tad tā ir mācīšana, es mācu, ja, tad coachingā tā ir zināšana nodošana, jo es noteikti nelieku sevi augstāk par savu studentu, jo pie manis nāk lieliski profesionāļi, un viņam arī ir daudz ko pastāstīt man, un man ir jātur līdzi. Līdz ar to tā ir sadarbība, coachings ir sadarbība, līdztiesīgas attiecības, kuras balstās uz uzticēšanos, ja, tātad, un noteikti nekādā gadījumā tā nav dominance, ja, skolotājs vai pasniedzējs nedominē, ja, tā ir sadarbība. Vienmēr ir atgrieziniskā saite, tas, ko bieži varbūt kursos, dēļ tā, kad pietrūkst laiks un ir grupa, nesanāk, ja. Tad nesanāk šīs sarunas aprunāties, ko esmu sasniedzis, ne tikai fokusējoties uz akadēmisko progresu, bet arī uz iekšējo transformāciju. Coachings ir arī zināšanu pielietošana, ja? Tad mēs kā coachi mēs parādam, kur cilvēks varēs pielietot šīs zināšanas. Ja? Coachings arī ir apzinātība. Mēs apzināmies, ko mēs daram un kā mēs to daram. Jo bieži vien, uzsākot šo sarunu, ja cilvēki atnāk, es gribu labi zināt angļu valodu vai labi runāt. Ok, vai mēs varam vizualizēt šīs situācijas, kur tas var notikt? Īsti nē. Labi, varbūt nolaižamies mazliet zemāk, varbūt apkārt paskatieties, kur jūs varētu sākt pielietot, ja? Un tad cilvēks atnāk ar problēmu A, viņam liekas, ka viņam ir problēma A, bet īstenībā viņam ir problēma B. Un tā nav tik liela, ka viņam tā kā šķita, ja, no sākuma, ja? Tad coachings ir par cilvēku šajā procesā. Kā jūs saredzat atšķirību coachingā, ja salīdzina ar tradicionālajām mācību metodēm? Jā, es esmu vienmēr uz valodas mācīšanu skatījusies to, ka centrā ir šis cilvēks. Un pašai kādreiz arī mācoties svešvalodas, es esmu vienmēr sajutusi šo neērtības sajūtu, nerakstot, bet tieši runājot, un es esmu sapratusi, ka man ir svarīgi, lai šajās nodarbībās mēs kaut kā iedzīvinam to valodu, un es saprotu, ka tā nebūs tīra mācīšanās ar grāmatu un darbu burtnīcu, ka man kaut kā vajag ar kaut kādām metodēm panākt šo procesu veiksmīgu, un es ilgi domāju, kas tas ir? Kaut kāds tam jābūt ar kaut kādam nosaukumam, un es arī meklēju internetā, kas tas ir, ko es varētu mācīties, lai tā kā apstiprināt savus šīs sajūtas, jo man likās, ka tā būtu pareizi, nevis ar grāmatu darbu burtnīcu, bet kaut kādiem citiem ceļiem palīdzēt šiem cilvēkiem iemācīties. Un tā es arī nonācu šajā coachingā. Es ceru, ka drīz arī varēšu saukt ne tikai par topošo. Kā ir ar grupām? Vai ir noteikts kaut kāds skaits, kas ir grupā, vai jūs tiešām gandrīz vai tikai individuāli strādājat? Kā šajā jautājumā? Es maksimums strādāju ar 2 cilvēkiem. Es, protams, izskatītu ar iespēju vairāk, bet šobrīd ir bijuši maksimums 2, un arī šie ir dzīves biedri. Un tad arī ir ļoti interesanti, kā viņi viens otru māca, kā viņi palīdz apgūt šo valodu, bet vislabāk man tomēr jāliekas, ka vislabākais rezultāts ir tieši šajā individuālajā. Ko tradicionālajās, piemēram,
skolās nevar piedāvāt. nevar piedāvāt. Jā. Protams. Kā ir ar, teiksim, ar tādu juridisko pusi, ir kādi īpaši certifikāti, kas ir nepieciešami, lai šo praktizētu? Jā, es esmu certificēta neurovalodas coache. Es pati šo metodu apgūvu pie metodas autoras Reičelas Pēlingas. Un tā kā esmu ļoti pateicīga, un tas bija tāds kā atklājums, jo vienmēr tā kā jūtu, kad īsti tās standarta metodas nestrādā, un tad es no paša sākuma daudzas lietas darīju savādāk, un līdz es nonācu ļoti nejauši, un es esmu ļoti pateicīga šai pieredzei, un es redzu, ka tas arī strādā. Un es arī vēlies piebilst, piemēram, manā praksē, es uzreiz pasaku, ka mums nav mācību grāmatu, un tad kā nav mācību grāmatu? Nē, šo grāmatu rakstīsiet jūs pats, savam klientam, jūs pati vai pats rakstīsiet šo grāmatu. Un jo vairāk jūs par sevi man pastāstīsiet, jo vieglāk man būs piedāvāt jums šo saturu no valodas puses, jā, bet grāmatu jūs rakstat, jūs pasakiet, ko jums vajag. Un tad, jā, tas daudziem arī patīk no vienas puses, jo mēs mēģinām mazināt šo plaisu starp šo valodu kā priekšmetu un reālo dzīvi. Un tas ir tas mērķis, un tā ir tā motivācija, kur cilvēks momentā redz šo pielietojumu. Jūs arī sākumā un pēc tam arī sarunas gaitā pieminējāt neirozinātni. Varbūt jūs varat paskaidrot, kā tad neirozinātne var palīdzēt svešvalodu apguvē. Tas tiešām skan ļoti interesanti, un es domāju, ka daudz skatītāji arī pirmo reizi dzird šādu salikumu. Jā, neirozinātne vispār šodien ir daudzās jomās, arī biznesa coachingā, tur arī piesauc šo neirozinātni. Neiromārketings tieši tā. Tad, kas ir neirozinātne? Atkārtošas neirozinātne pēta mūsu smadzeņu procesus. Tad tas, kas notiek. Un pateicoties tehnoloģijām, piemēram, šodien mēs varam redzēt, kas notiek smadzenēs, kuras, teiksim, smadzeņu daļas aktivizējas, kad mēs lietojam vai mācamies vai apgūstam svešvalodu, piemēram, jā. Un ir pierādīts, ka tas ir ļoti sarežģīts, intelektuāli sarežģīts kognitīvs process īstenībā, jo praktiski mēs iesaistam visu savu prātu, jā, visas smadzenes, jā, šeit. Un, teiksim, dažas tādas atziņas, kā var palīdzēt neirozinātni, ko mēs nezinām. Piemēram, esmu dzirdējis, ka ir tādi 3 stundu gari svešvalodu kursi. Tas ir pilnībā pretrunā ar neirozinātni, jo neirozinātne mums pasaka, kad mums ir ierobežota īstermiņa atmiņas kapacitāte, jā, tad tā spēj uztvert ne vairāk par 7 vienībām, jā, un ir nosacīti īss laiks, jā, bet 3 stundu garumā, jā, mums visu laiku tiek dota šī informācija, jā, tad mums krauj, un, protams, tad beigās mēs varam pajautāt, uzdot sev jautājumus, cik daudz es tagad atceros no tā satura, jā, tas ir pilnīgi pretrunā. Kas vēl, neirozinātne, protams, pastāsta daudz par atmiņu, jā, jo citreiz ir tā, kad nevis mēs nevaram atcerēties, bet varbūt mēs nepareizi iegaumējām. Jā, tad kas notiek tad, kad mēs apgūstam, jo mācīties nozīmē fokusēt savu uzmanību. Kā mēs to daram? Ja? Un problēma ir tā, ja nevis es nevaru atcerēties, bet vai tu pareizi iegaumēji. Ja? Un, teiksim, arī varam runāt par smadzeņu viļņiem. Vai ir dzirdēts? Arī nē, ja? Tad tam ir arī ļoti liels svars, jo, piemēram, ir pierādīts, ka labvēlīgākais stāvoklis ir alfa vilnis. Tas ir tāds viegli meditatīvs stāvoklis, jā. Ikdienā, piemēram, tad, kad mēs skatāmies kādu filmu vai raidījumu pa televizoru un nereaģējam uz apkārtējo, tad mēs atrodamies alfa vilnī, jā, un tas ir ļoti labvēlīgs, lai mācītos. Un, piemēram, austrumos daudzās skolās stundas sākās ar meditāciju. Ja, jo tagad mēs esam beta vilnī, ja, jo beta vilnis atbild par komunikāciju ar ārpasauli. Ja, un, teiksim, beta vilnis ir arī tad, kad mēs esam tādā nelielā stresā, vai, piemēram, pirms nodarbības mēs neesam paēduši, mēs neesam padzeruši, mums ir nērtas kaut kāds apģērbs. Ja.
tas viss arī atspoguļojās, jā, tad mēs nevaram koncentrēties, jā, vai domājam, kas tur man notika darbā. Un arī vienmēr iesaku, tad paņemiet pauzīti starp darbu un mācībām. Tātad pārslēdzaties, jā, uz to alfa vilni, jā, tad rezultāts būs daudz, daudz labāks. Nu, tas ir dažas tādas atziņas, ko piedāvā šī neirozinātne, bet ļoti liela nozīme, jā. Ko jūs esat jau uzzinājuši par neirozinātni attiecīgi? Attiecīgi tas, kur ir Inda tikko stāstīja, tas tiešām ikdienā ļoti, ļoti daudz strādā. Jo man, piemēram, ir bijusi situācija, kad man atnāk klienta un pasaka, man vakar nomira mans bērns. Tu esi tajā brīdī, kā tu tagad ņemsi savu sagatavoto materiālu, ar savu lietvārdu, ar savu darbības vārdu. Cilvēks ir pilnīgi citā stāvoklī. Mums abām ir asaras acīs, un tu saproti, ka tev ir pilnīgi jāpārkonstruē šī nodarbība, šī sesija. Un es parasti arī iesaku cilvēkiem, kad viņiem ir kāda tik liela pārdzīvojuma, varbūt pauzi veidots no šīm sesijām. Viņi atkal grib ņemt, lai novirzītu savu uzmanību, bet es pati saprotu, kad es neesmu resursā, kad es esmu aizskaitināta, bēdīga, es neko nevaru apgūt. Un tieši tāpatās jau arī būs šeit. Mēs it kā varbūt novirzīsim kaut kādā brīdī savu uzmanību, bet mēs būsim tik viegli aizskaitinām. Katra mūsu kļūda mūs kaitinās, mūs sadusmos, un tad tā jau būs arī attieksme par to valodu attiecīgi. Mums ir jāatrod tas perfektais stāvoklis, arī šis smadziņu kognitīvais stāvoklis, jā. Tas ir ļoti nopietni īstenībā, jā, jo mēs bieži vien arī pedagoģijā, arī klasiskajās metodēs ir teikts, ja, ka no sākuma izveidojiet grupu, tātad saprotiet spēles noteikumus, izveidojiet grupu un tikai tad sāciet kaut ko mācīt, ja, jo nav jēga mācīt, ja grupa neuztver un ja viņi tam nav gatavi, ja. Attiecībā, ko jūs minējat par to meditāciju, un tas ir diezgan nopietnis. Attiecīgi arī tiekos ar Latvijā zināmiem cilvēkiem, populāriem cilvēkiem, kas ļoti daudz ko ir sasnieguši, un liela daļa no viņiem praktizē meditāciju. Ja? Un es arī to savas pieredzes varu teikt, ka meditācija, protams, tas katram ir savs process. Ja? Mēs varam runāt par vairāk veidu meditācijām, ja? Bet arī elementāra atslēgšanās, pārslēgšanās, laiks, ko tu velti sev pirms katras nodarbības, tas arī ļoti, ļoti svarīgs. Tāpēc es bieži vien to saku arī saviem studentiem. Es mācu ekonomiku, tas tāds sarežģīts priekšmets, mikro, makro, bet es attiecīgi saku, ja jums būs pārslogotas smadzenes un jūs būsiet stresā, nekas labs neizdosies. Ja? Tāpēc labāk ņemiet pauzi, bet nāciet kaut kad nākošajā gadā, kad jums būs vairāk brīvā laika, jūs varēsiet veltīt tam, jo jā, tas ir īpaši izpaužas sesijās, piemēram, kad nāk termiņu uz beigām, un tad es ļoti redzu, ka studentiem ir ļoti paaugstināts stress, un tad ir ļoti grūti viņus dabūt darba stāvoklī. Es teiktu, ka pat laikam neiespējami, ja? Un ko es esmu redzējis arī vairākās Eiropas augstskolās, ka ir meditācijas telpas augstskolās. Ja? Mums Latvijas Nacionālā biblioteka ir meditācijas telpa, varbūt mūsu mācību iestādes arī varētu ņemt piemērus un par to padomāt, jo tas ir ļoti, ļoti nopietni īstenībā sakārtot sevi un sakārtot savu prātu, lai mēs varētu sākt darbu, jo, manuprāt, tas ir tāds labs pamats kā mājai, ja tās smadzenes nebūs, kā jūs teicāt, kognitīvi gatavas, tad tas viss būs veltīgi, jā. Jūs par tehnoloģijām pieminējāt, ja? Jūs arī izmantojat kādas īpašas tehnoloģijas, kas nolasa šīs kognitīvās spējas? Tehnoloģijas, ko jūs domājat? Es vienkārši tādā ziņā, jo mums augstskolā ir attiecīgi tehnoloģija, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēja nolasīt šīs kognitīvās spējas caur virtuālo realitāti. Mēs uzliekam tātad cilvēkam virtuālās realitātes brilles, attiecīgi arī viņa tātad sirdsdarbība un pulss tiek pieslēgts pie mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Caur šo virtuālo realitāti viņš risina sarežģītus loģiskās domāšanas uzdevumus, un pēc tam beigās, pēc šī konkrētā, kā mēs to saucam, pēc šīs konkrētās sesijas, mākslīgais intelekts iedod tādu diezgan detalizētu raksturojumu, kādas ir kognitīvās spējas, stiprās puses, vājās puses, kāda ir stresa noturība, kādās jomās vairāk ir jāpiestrādā un tam līdzīgi, ja? Vai ir pieredze ar kaut ko tam līdzīgu? Es saprotu, par ko jūs runājat, arī mēs varam runāt šeit par neurofeedback. Jā, tas savā praksē nepielietoja, tas ir tehniski, tas ir cits lauciņš, bet īstenībā to varētu arī integrēt un arī varbūt arī piedāvāt, jo tad tas ir
tas, par ko mēs runājam, kad izzināt sevi. Vai tu pazīsti sevi, jā? Tā kā noteikti tas varētu Bet es domāju, ka šo visu, ko es tikko stāstīju, labs kočs var izdarīt bez tehnoloģijām. Vai? Nolasīt, ja es uzticēšanās, jo man ir klienti, kuri gadiem nāk pie manis, jo viņi, teiksim, bauda arī šo procesu, un tu jau tik ļoti labi pazīsti to cilvēku, ka tu ļoti labi vari atšķirt, ka cilvēkam ir labs noskaņojums vai slikts noskaņojums, kā viņš jūtās, un, protams, ko mēs daram, mēs nemeditējam, citreiz arī elpošanas vingrinājumi ļoti labi palīdz, bet es vienmēr sāku sesiju ar tādu aprunāšanos, tad svešvalodā, kā jums gāja, kādi plāni un par kaut ko aktuāli, kas tā kā liek arī cilvēkam atslēgties mazliet no lapiska satura, ja, un viņš pārslēdzās. Vai arī tāds labs life hack varētu būt, tad sākt nodarbību, tīpaši skolās, ar brain gym vai prāta vingrinājumiem. Ziniet, kas tie tādi ir? Ir dzirdēts, bet tā precīzi jānosauc laikam, nē. Var ļoti daudz var YouTube atrast, jā, visvienkāršākais būtu tā, tad mēs saliekam pirkstus, jā, tad mēs zinām, kā mēs motorika, jā, un tagad mēs mēģinam savādāk, jā, tad saliekot no mazā uz lielo pirkstu, jā, un mēs otrādāk ejam, jā, tad redziet, man nesanāk, jā, jo es nekoncentrējos, jā. Tas atkal palīdzēs novirzīt šīs domas no kaut kādiem iepriekšējiem notikumiem vai no iepriekšējas stundas, jā, un atgriezties atpakaļ kognitīvajā stāvoklī, kurš arī mums ļaus labāk mācīties. Tā kā šie smadzeņu vingrinājumi ļoti labi palīdz. Un fiziskās aktivitātes, jā, noteikti. Mums ir jādabū šīs skābekļa līmenis pietiekoši labs, lai smadzenes var strādāt, jo ja mēs visu dienu esam nosēdējuši, jā, pie darba galda, protams, mēs nevaram prasīt, jā, kad tagad es labi visu mācīšos, jā, tā kā tas būtu jāpraktizē arī vairāk. Viens no mūsu viesiem bija arī profesors Anatolijs Danilāns, kurš skaidri gaiši norādīja, ka kustība attīsta arī domāšanu, jā, un es atceros arī, kad es dejoju tautas dejas, tad mans magoni arī visu laiku teica, ka kustība ir pamats arī labām smadzenēm, tātad attiecīgi, jā, tas arī ir gan, protams, mēs varam runāt par intelektiem, ir arī šis saucamais, tātad fizioloģiskais intelekts, kas īpaši sportistiem ir izteikts, jā, un tas arī uzlabo zināmā mērā. Tātad, kā jūs sakat, vide ir svarīga, vai varbūt ir kaut kāda pieredze. Jūs gadījumā es esmu dzirdējis, ka, piemēram, šāda tipa apmācības brīvā dabā ejot var uzlabot šo te valodas apguvi. Vai jums ir bijusi tāda pieredze, ka nodarbības notiek, piemēram, brīvā dabā ejot? Jo esmu dzirdējis, ka ejot smadzenes strādā it kā labāk. Jā, tā vismaz es tā lasīju. Anī, tev bija? Man ir bijusi tāda pieredze ar bērniem strādājot. Un ar bērniem vispār es ļoti cenšos, cik tas ir iespējams, protams, kaut kā interaktīvi darboties ar spēlēm un, jā, arī ejot ārā. Tur, kur tiešām tas bērns uzreiz var redzēt visu dabā, pat ja mēs runājam par kokiem, koku nosaukumiem, tad mēs ejam ārā un to varam redzēt. Sasaist ar reālo dzīvi. Ar pieaugušiem, gan man jāsaka tā, tas ir grūtāk. Grūtāk, bet es varu teikt uz sevi, ka tas strādā, jo es šo metodi, kāpēc arī pajautāju, es viņu pielietoju. Ja man ir kāds materiāls, kas man ir jāapgūst audiāli, vai arī bieži vien pat lasot, es to praktizēju, ka es eju un 2-3 stundas es to daru ārā un kustībā, un tad tā informācija uztvers. Tikai te ir viens risks, ka pārāk iedziļinoties, kā jūs minējāt, sāk zust tā izpratne par apkārtējo vidi un var kaut kur dažreiz ieskriet vai var kādam uzskriet virsū, jo tu esi pilnīgi atslēdzies un tu jūti, ka tev tās smadzenes savādāk strādā nekā attiecīgi tajās telpās, kur bieži vien mums viss atgādina par rāmjiem. Es atceros, man pasniedzēja radošumā minēja, ja, ka mums tā klase, viņa pēc būtības ir tāds rāmju princips, ja mums viss ir rāmjos, mūs ierobežo un zinām, jēga tajā visā ir, jā. Jums ir bijusi pieredze ar kaut ko staigāšanā ārpusē? Jā, es saprotu, par ko es runājat. Es iesaku, ja nav iespējams, tad vismaz pirms nodarbības būtu labi izvingroties, ko es esmu darījusi, un daudziem tas patīk, citi tādi skeptiskāki, teiksim, simulācijas, kuras ir pietuvinātas reālai dzīvei.
Tātad, piemēram, ja mēs apgūstam svešu valodu ceļojumiem un, piemēram, iešanai uz kādu restorānu vai kafejnīcu, es esmu gājusi ar saviem studentiem uz reālu kafejnīcu, un viņi pasūtīja ēdienu angļu valodā, jā, un mums bija komunikācija angļu valodā pie galda, un tā bija ļoti dzīva, tā bija ļoti īsta tāda, un cilvēkiem patika un noteikti palika atmiņā. Jā, tas strādā ļoti labi, jā. Mums jāiet ārpus rāmjiem noteikti. Turpinot par latviešu valodu, ja jūs mācāt latviešu valodu, un bieži vien mēs neaizdomājamies, ka latviešu valoda arī kādam ir sveša valoda. Ja? Tātad es saprotu, ka jūs arī pielietojat šīs metodes latviešu valodas mācīšanā. Varbūt jūs varat noraksturot, kā notiek šis process. Nu, protams, jā, un sevišķi šajā esošajā situācijā, kādā mēs esam, man, protams, ir ļoti, ļoti daudz arī krievtautību cilvēku, ar kuriem es kopā mācos latviešu valodu. Un, godīgi sakot, šis man ir tāds ļoti, ļoti sāpīgs temats, jo visi šie obligātie eksāmeni, manuprāt, ne pie kā laba nenovedīs, jo es domāju, ka nokārtot šo eksāmenu nav tas sarežģītākais. Un es domāju, ka to jebkurš cilvēks var izdarīt. Bet vai tas ir mūsu mērķis? Vai mūsu mērķis ir, lai šie cilvēki vienkārši nokārto eksāmenu? Vai mūsu mērķis ir, lai viņi integrēs un lai viņi šo valodu izmanto? Man tas otrais liekas daudz, daudz svarīgāks. Un šobrīd viss tas notiek ar tādu agresiju, ar tādu piespiešanu. Ja mēs paši sevi skatāmies, ja mums kaut kas notiek ar piespiešanu, man liekas, mums ir automātiski, mēs to vairs negribam. Un tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs temats, par ko mums būtu jādomā. Jo šie cilvēki dzīvo šeit, un mēs tā nedrīkstam ar agresīvu klaji. Tā kā tas īstenībā šobrīd notiek. Piespiešana ir slikta metodes, pareizi saprot, jā? Tā. Noteikti pieaugušam cilvēkam, arī bērnam, ja bērns ļoti patiesi pats pret sevi, ja viņš nedara lietas, kuras viņam nepatīk, pieaugušais pielāgojās, bet, protams, iekšējs protests noteikti vienmēr būs, un te man gribās mazliet varbūt pateikt, ka arī mūsu sabiedrībā jābūt mazliet vairāk tolerantai, jo par angļu valodu, ne par latviešu valodu, par angļu valodu es vienmēr esmu teikusi, ka neviens cits kā latvietis tev kritizēs par sliktu angļu valodu. Ne brīts, nec amerikānis, bet tikai latvietis pateiks, cik to slikta angļu valodu. Jā, tas tā tiešām arī ir, jā, jo man ir vairāk kārtīgi kolēģi, kas ir man teikuši, ka braucot attiecīgi uz ārvalstīm un strādājot, viņus slavē par to, cik jums ir laba angļu valoda, bet attiecīgi šeit darbā bieži vien saka, tev valoda ir slikta, tev ir tāds interesanti. Jā, tas ir tā ļoti interesanti. Un ar ko es bieži vien saskaros ar to, ka šiem cilvēkiem netiek dota iespēja izmantot. Jo mēs latvieši, lielākā daļa mēs pārvaldām krievu valodu. Cits labākā, cits sliktākā līmenī, bet pārvaldam. Un arī es pati esmu šajā situācijā bijusi, tas gan bija pusauģu gados, kad man priekšā ir krievalodīgs cilvēks, un es uzskatu, ka es labi zinu, es jūtu, ka viņam ir mazliet grūtāk latviski runāt, un es tik pārēju, un es tik piedāvāju pāriet. Paldies Dievam, ka šis cilvēks vēlējās iemācīties latviešu valodu, un viņš man tak apturēja, un paldies Dievam. Ļoti bieži mēs tiešām neļaujam tiem cilvēkiem runāt. Es nesaku par visiem. Ir noteikti arī cilvēki, kuri negrib arī to latviešu valodu iemācīties, kuriem tā ir vienaldzīga, bet tādi nav visi cilvēki. Un ļaujam tiem cilvēkiem kļūdīties, jo mēs ar tādu pāriešanu, mēs viņiem tā netieši parādam, ka tev nesanāk, tev labāk nerunā. Bet tas, kā cilvēks var apgūt, nekļūdoties. To vajadzētu, manuprāt, arī sīkāk tā paskaidrot, lai visi saprot, ka tad, kad latvieši, piemēram, pāriet uz latviešu valodu un nerunā krievu valodā, tad tas nav kaut kādu nacionālu jautājumu dēļ noteikti. Tas ir tikai tāpēc, lai šim cilvēkam palīdzētu un lai viņš justos komfortablāk. Tas ir jāsaprot. Ja? Bieži vien arī es pārvaldu krievu valodu, bet man ļoti daudz arī pēdējos gados ir studenti, kas ir no Ukrainas, tātad attiecīgi, ja es pats strādāju ar vairākām nevalstiskajām organizācijām, vadu nodarbības arī Ukraiņu bēgļiem, un jā, tas ir tas viņu lūgums ar viņiem maksimāli runāt
tātad latviešu valodā nevis iestāties kaut kādā attiecīgā pozā, bet tikai tāpēc, lai palīdzētu. Ja? Tas ir ļoti būtiski, ja? Ka tas nekādā gadījumā nav nacionāls dabas jautājums. Tas bija ļoti svarīgi arī saprast. Jūs bieži to vēlmi pieminat, ja? Ka cilvēkam pašam ir jāsaprot, kāda varētu būt tā motivācija. Varbūt daudzi klausītāji tagad mūs klausās un jā, gribu mācīties svešvalodas. Kā varētu, ar ko būtu jāsāk, varbūt katram individuāli? Man, piemēram, man dažādas situācijas bijušas. Tas ir, lai ērtāk justos darba vidē esot. Tas ir viens. Otrs, cilvēkiem tiešām ir tādi konkrēti mērķi. Es gribu iet iepirkties un runāt latviski. Es gribu iet uz trenažieru zāli, es gribu tur justies. Tādas sadzīviskas situācijas. Un, manuprāt, fantastiski, ka cilvēks spēj to visu nodefinēt. Vai, teiksim, mācoties, vai arī, ja cilvēkam, piemēram, bērns ieprecas apprecas ar citas valsts tautības pārstāvi. Diezgan bieži mūsdienās skatās. Un grib sarunāties savā starpā. Man liekas, fantastiski, tie ir mērķi, kurus ir iespējams sasniegt. Bet es gribētu piebilst, un šeit mēs arī apstājamies, jo šeit tās situācijas, par kurām Anna izstāstīja, viņas ir ļoti provizoriskas un tādas kaut kāda nākotne, un tad es vienmēr prasu, kad jūs to darīsiet? Nosauciet man dienu, kad jūs iesiet uz veikalu un runāsiet latviski. Nosauciet man to dienu, kad jūs to darīsiet, Es teiktu, ka cilvēki iedalās 3 kategorijās. Pirmā ir katram gadījumam, otrā ir man vajag, un trešā ir es gribu. Kā jums šķiet, kur ir panākuma atslēga? Kura ir tā kategorija, kur vislielāks progress varētu būt? Tā bija katram gadījumam. Katram gadījumam es gribu un man vajag. Es gribu. Edgar. Es noteikti arī piekritīšu speciālistiem. Es gribu. Tas ir ļoti laba motivācija sākumam, bet viss, kas balstās uz mūsu emocijām un sajūtām, mēs zinām, cik ir īs mūžs. Un tātad, ja mēs nepārnesam to visu tālāk uz apziņu, kad es no sākuma ļoti gribēju, es esmu ļoti motivēts, un pirmā, no sākuma esmu gatavs ar karotēm to visu ēst, tad pēc kaut kādām 2, 3, 4 nedēļām tas viss sarūk, un tad mēs atgriežamies savā apziņā, un tagad vai es apzinos to, ko es daru. Tā kā tur ir arī savu plusi un savu mīnusi. Cilvēki, kuri pasaka katram gadījumam, tas ir ļoti abstrakti, un viņi vairāk fokusējās uz pašu procesu, un viņi to dara tik ilgi, kamēr aizrauj šis process. Tikko pārstāja aizraut, viņi ir pirmās grūtības. Pirmās grūtības, tieši tā viņi atmet visu to. Un man vajag tur vairāk tāds pātagas princips, un tas der tādiem īstermiņa mērķiem, tad vajag nolikt eksāmenu, es tagad paņemsu rokās un tad izdaru to un aizmirstu, arī īsti nestrādā. Vislabāk ir tad, kad es gribu, plus man vajag, bet es skaidri redzu, ka tuvākā nākotnē es varēšu pielietot šīs zināšanas. Tā ir veiksmes formula un tas, kas strādā un veicina šo progresu. Tātad, cienījamie klausītāji, skatītāji, liekam pauzi un tieši šajā mirklī sākam jau darīt kaut ko, lai tātad meklējam speciālistus, ierakstam vismaz savā kalendārā vai vismaz uzrakstam uz papīra, jo esmu dzirdējis, ka, ja mēs uzrakstam uz papīra, tad tas jau ir ceļš uz to, ka kaut kas jau sāks transformēties praktiskākajā vidē, mēs arī podkastos, protams, bieži runājam tieši par katra individu ieguldījumu, un, protams, ir skaidrs, ka, ja katrs individs domās par savu valodu, par savu arī fizisko formu un tā tālāk, tad mēs kā valsts, kā nācija, bieži vien ātri saņemsimies, Bet, viss nav tik viegli. Varbūt beigās mēs arī parasti uzdodam šos tādus globālos jautājumus, par to transformāciju, kā jūs skatāties, kā tad panākt, lai mēs vairāk pārējam no šīs te akadēmiskās valodas mācīšanas, vairāk pāriet uz tādu praktisko tiešām šo te dzīves mācības pielietojumu un kā tad vairāk popularizēt šo te valodas mācīšanos.
uzsvaru liekot uz to, ka jūs pieminējāt, ka valoda ļoti ietekmē domāšanu un samazina ļoti daudz riskus vecumdienās. Nu, varbūt, ko varbūt valdība vai kādas atbildīgās institūcijas vairāk varētu darīt. Varbūt sāksim ar jums kā ar skolotāju un tad Manuprāt, ministrija šajā gadījumā, es domāju, izglītības zinātnes ministrija varbūt var kaut ko vairāk darīt. būtu mazāk jākoncentrējās uz šo vērtējumu, šo ciparu, bet to reālo pielietojumu. Un tas arī ir tas, kad es strādāju gan ar saviem skolēniem, kas ir bērni vai pusauģi, gan ir pieaugušie. Svarīgi šīs gramatiskās lietas sasaukt ar reālo dzīvi. Kur tev tas būs noderīgs? Un tad pilnīgi citādāk šie cilvēki skatās. Mēs ļoti koncentrējamies skolā uz šo atzīmi, arī manā gadījumā cilvēki, kuriem jānoliek šis eksāmens, valodas, arī koncentrējamies uz šiem procentiem. Bet kas ir svarīgāk? Valoda ir dzīves organisms. Mums būtu jākoncentrējās vairāk uz to, kur to mēs varam reāli pielietot. Manuprāt, jā, tas, ja mēs runājam par ilgtermiņa šiem mērķiem, jā, no savas puses, jā, man pašai 2 bērni, un es sekoju līdz, jā, kā viņi apgūst svešvalodas, un mēs bieži runājam par to, kā gāja tev nodarbība, ko jūs darījat un tā tālāk. Un man ir tāds jautājums, kāpēc mēs nemācam bērniem komunikācijas prieku, komunikācijas baudu. Mēs atkal noliekam šo svešvalodu, ka priekšmetu, rekur ir priekšmets starp citiem priekšmetiem, jā, bet mēs nemācam komunikācijas baudu. Un man liekas, tik viegli to var panākt, un kāpēc mēs arī nepaskatāmies, kāds konteksts interesē mūsu jauniešiem, jo viņi daudz ko arī šodien skatās un klausās, un tur mēs tik daudz varam paņemt un pagriezt viņu fokusu un pateikt, ok, šodien mēs, piemēram, apguvām šo gramatiku. Tev ir mīļākā dziesma. Vari atrast šo gramatiku savā mīļākajā dziesmā, vai par ko tu tagad klausies, vai ko tu skaties, kādu seriālu. Atrodi tur, teiksim, šos vārdus, ko mēs mācījāmies savā seriālā, mēs sasaistām reālo dzīvi, un man liekas, šodien ir tik lieliskas iespējas, piemēram, aicināt, teiksim, cilvēkus, piemēram, cilvēks var atnākt, latviski runājošs cilvēks atnākt uz Krievu skolu, jā, šodien nav Krievu skolas, bet, piemēram, pastāstīt par savu profesiju, jā, kur skolnieki var arī uzdot jautājumus arī latviski un vairāk, kas viņam interesē, tas varētu būt mūziķis vai kāds mākslinieks un tā tālāk. Parādam, ka valoda ir komunikācijas instruments, un tas nav eksāmena priekšmets, jā, tas ir komunikācijas instruments. Man liekas, ka šis bija ļoti labs nobeigums, un man liekas, to visu konsumējot, es vienmēr paturu prātā vienā no reģionālajām skolām, ieejot iekšā, es redzēju tādu lielu uzrakstu, ko ir teicis kāds no mūsu literatūras dižgariem, nevis skolai mācies, bet dzīvei. Tātad šajā gadījumā tas, manuprāt, ļoti labi iet kopā. Liels paldies jums par sarunu. Saruna, kā vienmēr, paskrēja nemanāmi. Mēs jau gan vairāk kā stundu runājam par ļoti aktuālām arī tēmām šajā jautājumā. Priekš manis izveidojas ļoti daudz atziņas. Viena no patiešām atziņām ir tāda, ka šo neiro zinātni attiecīgi coach metodas var izmantot, lai padarītu veiksmīgāku šo mācīšanās procesu, tad man liekas ļoti svarīga atziņa ir, ka pašam ir jābūt gatavam mācīties un nekādā gadījumā nevajag kautrēties, nevajag nekādā gadījumā kaut ko slēpt, bet būt godīgam pret sevi, galu galā uzdodot arī jautājumu, kāpēc man tas ir vajadzīgs, jā. Mēs ļoti pareizi, manuprāt, salikām arī šo latviešu valodas jautājumu, kas arī būs saglabājies ierakstā un bieži vien to varēs arī uzslēgt, kad kādam ir kaut kāda veida, varbūt, politiskie uzskati, bet man liekas, ka jūs to ļoti labi izskaidrojāt, ja, ka tam tā būtu jāstrādā, un galu galā mēs sapratām, ka tas viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no sevis. Vai jums vēl ir kaut kas piebilstams nobeigumā? Jā, es gribētu teikt, kad nevis mācamies, bet piedzīvojam valodu. Ļaujamies, pieņemam sevi, jā, piedzīvojam valodu. Ja tas brīnišķīgi. Jā, un palīdzam pārējiem apgūt arī šo valodu. Un galvenais, ko es tiešām gribu teikt, ļaujam cilvēkiem kļūdīties. Un esam mazliet vairāk toleranti, jā, pret mūsu cilvēkiem.
uzslavējam. Un jā, es arī no savas puses gribu teikt, ka jebkurš mācību process ir jāizbauda, un tas ir ļoti, ļoti skaisti. Un ja mēs arī skatāmies uz mūsdienīgu dzīves ritmu un skatījumu uz to, ka mēs gribam dzīvot jēgpilnu dzīvi, tad jauna mācīšanās, jaunu iemaņu, jaunu zināšanu mācīšanās ir arī tiešām labs stimuls, lai mēs būtu vairāk laimīgāki, lai mums arī vairāk hormonu, tā skaitā es zinu, ka arī endorfīns kā laimes hormons izdalās vairāk, ja mēs redzam rezultātus, un tur ir ļoti, ļoti daudz plusi, tātad mācīšanās dod vairākus plusus. Paldies liels, šodien pie mums studijā bija Linda Adamova, paldies jums liels, un jā, lai jums veicas jūsu darbā, un Anija Baumane, paldies jums liels, un lai jums veicas arī kļūt par, bet esmu pārliecināts, ka viss būs kārtībā, un jau nākošajā raidījumā mēs jūs varētu aicināt jau kā certificētu arī coachu, jo jums, manuprāt, arī ļoti labu kolēģi, kas jums palīdz un Taisnība. liek aizdomāties. Paldies liels, un uz tikšanos nākošajās sērijās. Paldies!